Esiet sveicināti raidījumā Latvija latviešiem. Mani šodien ir Elīna Balode. Elīna, pastāstīja, kā tu izdomāji, ka skaisti klēti šodien uzvilkt? Es iedvesmojos droši vien no tava outfita, jo es biju pārliecināta, ka šodien ieradīsies bordo žaketā, un es nedrīkstēju atpalikt, un man vajadzēja arī uzvilkt kaut ko glaunu šodien. Personīgi es zināju, ka satikšu šodien Elīnu, tāpēc arī uzvilku bordo žaketi. Tad mēs esam uz vienu viļņu. Mēs esam uz vienu viļņu. Un tad sāksim ar tādām ziņām. Jurēvits, jaunā vienotība, saka, ka prokremliskiem spēkiem izdevies piesaistīt ievērojumu vēlētāju atbalstu. Un man liekas, ka ir interesanti, ka katru reizi, kad vienotība ir zem 5% vai ap 5%, tad valsti pēkšņi ir pārņēmuši prokremliskie spēki. Un jaunajai vienotībai premjeras ir bijis aptuveni 15 gadus. Un, man sāk atgādināt tādu nedaudz Putina Krieviju, jo mazs grupējums ir pārņēmis varu tik ilgu spēku, un mazi grupējumi, ja tik ilgi ir pārņēmuši spēku, un vienmēr korumpējās manā skatījumā, un tas nerada nekādu izaugsmi valstī. Kā tu domā? Es godīgi sakot, pilnīgi tev piekrītu, un šis laiks, iespējams, ir vajadzīgs pārmaiņām, un iespējams, beidzot ir jānomaina šī valdība, kas ilgstoši ir bijusi mūsu valstī, bet runājot par to prokremlisko, tad man liekas, baigi dīvaini, ka vienotība vienmēr pirms vēlēšanām atcerās, ka ir arī prokremliskie spēki, bet tad, kad ir jāpieņem lēmumi saistībā ar nacionāliem jautājumiem, tad vienmēr atrodas atrunas, kāpēc to nedarīt. Pieņemsim, kā mangāna rūda, atklāt, ar ko kuri uzņēmumi tirgojas ar Krieviem un Baltkrieviem, vai pārtraukt tirdzniecību joprojām. Un tā tālāk. Tad varbūt sākam ar šo, un tad runājam par prokremliskiem spēkiem. Nevis, un vienotības galvenie cilvēki ir pat veduši Putinam Rīgas Dinamo maiku. Es nekad dzīvē neesmu vedis Putinam Dinamo maiku, nekad pat neiedomātos. Tā kā runājot par prokremliskajiem spēkiem, man šķiet, jūs varētu būt viena no tiem. Un tagad pārējām pie kaut kā skaistāka. Artis ierakstīja, Tinderī izlasīja biočiepai. Es mīlu garus braucienus un negulētas naktas stāvien. Gribas paprasīt, kāpēc viņi nestājās zemesardzē, bet Tinderī kaut ko meklē. Un aizsardzības akadēmija uzreiz arī saskata šeit iespēju un saka, hei, bet pie mums varbūt nākošais ar mačot un pirmajā ziņā iemest mūsu e-pastu. Elīna saka, tad, kad tu vēlies garus braucienus, negulētas naktas vai zemesardzi, ir tas, par ko tu domā. Noteikti nē, pilnīgi noteikti nē. Godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc zemesardze, viņš uzskata to, ka viņai jāizstājas zemesardzē, tāpēc, ka viņai patīk gari braucieni, jo zemesardzē gluži nav gari braucieni, tur ir gari gājieni, ja tā varētu teikt. Bet interesanti, ka arī uzreiz aizsardzības akadēmija reaģēja un ķer katru, kuram ir iespēja un gribēšana nākt pie viņiem. Kā saka, katru reizi, kad ir iespēja, tad metēji metu, un noteikti visticamāk šī čiepa negrib garas pastaigas, kā tu norādīji, bet tomēr tos braucienus. Un tad nākošais Bestmen rakstā. Piezvanīju Circle K birajam un painformēja, ka Hormuzas šaurums ir vaļā. Nometa klausuli. Un interesanti ir tas, ka vienmēr liekas, ka valsts uzdevums tomēr nav aizstāvēt komfortu lieliem spēlētājiem, bet godīgu konkurenci. Un es jau pirms kādiem 3-2 gadiem teicu, hei, Rimi un Maksim ir kartelis. Un tad varbūt tā bija konspirācijas teorija, bet tagad mēs redzam, ka tas ir kartelis. Un sabiedrībai manā skatījumā nav jāpierāda savas aizdomas, bet atbildīgajām iestādēm vajadzētu pierādīt, ka tomēr tirgus ir godīgs. Un es neredzu personīgi, kas šobrīd aizstāv pircēju. Man šķiet, ka konkurences padome nestrādā pilnā apmērā. Kāpēc viņi ir novājināti? Tur es domāju, politiķu ietekme noteikti. Viens variants, ir politiķu ietekme, man šķiet. Un mans jautājums tev, Elīna, ir, vai tu jūti šobrīd, ka konkurē par to pircēju, vai jūti, ka valstī ir pietiekoši konkurence, vai tomēr arī šķiet, ka ir nedaudz tas kartels izveidojies. Mums ir, man liekas, kartels jau ir tik nodrāsts vārds, ka tāpatās kā, es nezinu, saulrietis vai mēnesis. Runājot saistībā ar degvielu, tad mēs jau redzam, ka valsts ir diezgan nespējīga lēmumu pieņemšanā, jo valsts pieņēma, ka akcijas nodokli samazina par 15%. Stājoties no 1. aprīļa, tas lēmums bija 2 vai 3 nedēļas pirms šī lēmuma stāšanās spēkā.
un tu redzi, ka tās cenas jau pa to laiku ir izaugušas. Jo tu redzi, ka strauji aug, un mēs zinām, ka šī kara darbība noteikti nebeigsies tagad un tūlīt. Kaut kā interesanti, katru reizi, kad ir cenu pieaugums biržā, tad mums degvielas uzpildes stacijās cena ir kosmosā. Jā. Bet tad, kad biržā ir krietnes kritums, cena vēl joprojām pieaug. Un vēl joprojām viņa ir kosmosā. Tā kā kaut kas nav kārtībā, un es domāju, ir arī vajadzētu izskatīt degvielas uzpildes stacijas par godīgu konkurenci. Nē, noteikti tur vajadzētu arī padomāt, kā tiešām viņus rūpīgāk papētīt un arī rūpīgāk varbūt uzlikt kaut kādus nosacījumus, lai tomēr ir šī godīgā konkurence un nav tomēr no pircēja jāprasa 10 tādas un izmantot globālus apstākļus, lai tikai paši uzvārītos. Tieši tā. Valstī ir jāaizsargā latvieši, nevis lielie uzņēmumi. Elīna, kas tev jauns ir sociālos portālos, tu mums esi sociālo mēdīju tā kā eksperte, kas ir jauns mēdījos? Godīgi sakot, mēs paturpināsim arī atkal par degvielu. Daudz vietā pasaulē šo uzskata kā lielu krīzi, arī Eiropā, un daudzas valstis jau domā, kā ierobežot degvielas patēriņus. Piemēram, Slovēnija ievieš pagaidu limitu degvielas iegādēji. Es jau arī dzirdēju, ka vairākas avio kompānijas nespēs izpildīt pilnībā šos ieplānotos reisus, jo degviela trūkst. Un iegāde paliek vien dārgāk, un mēs nezinām, kas ar šo te Hormuza šaurumu notiks tālāk. Tad musē vēl domā, ko darīt, vai ierobežot vai nē. Bet es domāju, mēs varētu viņiem nedaudz palīdzēt ar to un spērt ārā kādas idejas, kā pasargāt to, lai mums degviela nebeidzas, bet varbūt nedaudz ierobežot cilvēku tēriņus. Es domāju, ka mēs varētu rosināt, ka pilsētā cilvēkiem jābrauc ar velosipēdu uz darbu. Ko tu vēl varētu rosināt? Protams, esmu liels velosipēdu entuziasts. Tas ir pirmkārt. Un es arī ikdienā cilvēku tomēr varu izmantot arī sabiedrisko transportu. Tas ir Rīgā, es domāju. Protams, mēs nevaram runāt par reģioniem, kur reģionos tev, diemžēl, centrs ir 20-30 km. Bet Rīgā to patēriņu arī varētu mazināt, izmantojot sabiedrisko transportu. Tas arī gan sastrēgumus atvieglotu. Par reģioniem mēs varam runāt to, ka vienā mašīnā lūgt sasēsties visiem, lai mašīna ir pilna un braukt kopā. Es, protams, šādu neesmu lietu izmantojis, bet zinu, ka daudz no laukiem ir prasījuši, kuri brauc uz Rīgu, un tad visi sametās ar to kaut kādu noteiktu summiņu un brauc kopā. Šis varbūt ir tas variants, kad mēs varam. Iespējams, ka visi draudzīgi brauc. Starp citu, bija interesanti, ka es arī esmu braucis ar vairākiem cilvēkiem mašīnā no rītiem ar kaimiņiem. Visi draudzīgi sanāk lētāk, efektīvāk. Un tā kā diezgan forši. Vēl viens risinājums. Mums Rīgā arī staigā valsts policija ar zirgiem. Varbūt mēs varam kaut kādu mūsdienu no vēsturiskākiem laikiem varbūt ar zirgiem pārvietoties par Rīgu. Tas būtu, man liekas, diezgan interesanti. Zirga ideja ir interesanta. Man vienmēr patīk, ka cilvēki rikšie mauļo ar zirgiem un arī forši redzēt meža parkā policiju un zirgu patruļus. Tā kā mums ir dažas idejas, ko noteikti valdība varētu padomāt. Un varbūt, ja jums, mūsu skatītājiem, ir kādas idejas, droši rakstiet, mēs uzklausīsim. Un droši vien būs jāiet pie valdības un jāsaka, hei, mums ir idejas. Mums ir idejas. Tad iesim pie nākamā tēmas, kas arī ir diezgan aktuāla. Mums šeit uz vietas, kā mēs jau zinām, ir trešo valstu pilsoņi. Skaits Latvijā diezgan, varētu teikt, ka strauji palielinās. Un to ne tikai Latvijas saskarās, bet arī Baltijas valstis, Polija. Tad Igaunijas restorāni izdomājuši, ka viņi atteiksies no Bolt Food pakalpojumiem. Es uzskatu, ka šī ideja vienkārši ir fantastiska. Mums noteikti pašiem arī Latvijā vajadzētu vairāk mudināt cilvēkus, lai atsakās, lai iet uz vietas, pārsē iet pakaļ paši, lai maksimāli radītu neērtus apstākļus šiem trešo valstu pilsoņiem, kuri lielākoties tiek nodarbināti Boltā vai Voltā. Kā tev šķiet? Es pilnīgi piekrītu un es vēl papildināšu. Arī Lietuva pieņēma to, ka Bolt un Volt kurjeriem ir nepieciešams valsts valodas certifikāts, lai viņi vispār varētu sākt darbību. Un to kontrolē Bolt Volt platformas, un, ja attiecīgi nav kontrolas, viņas soda. Es uzskatu, ka Latvijā mums arī vajadzētu valsts valodas prasībām. Tas iedod, ka piemēram mūsu jaunieši, latviešu jaunieši var piepelnīties, un mums nav jāsponsorē trešo valstu pilsoņi pie
tam, ar kuriem tu nevari sazināties, jo viņi nerunā ne angliski, ne latviski, nav ne jausmas, kādā valodā viņi runā. Zin, man šķiet, ķermeņa valodā, to gan viņi prot pakritīt galvā. Kaut kādā interesantās hieroglifos man runā, man nav ne jausmas, ko viņš, piemēram, saka. Tāpēc jā, tas atvērt ar iespēju latviešu jauniešiem piepelnīties. Jo citādi šobrīd tas tirgus ir tāds, ka trešā valsts pilsoņi strādās, nezinu, par aptuveni $2 stundā, un latviešu jaunietis pat nav ieinteresēts strādāt, un latviešu jaunietis ir izspiests no tirgus. Tā kā jā, esmu par valsts valodas certifikātu, un ja latviešu jaunieši var piepelnīties, tad forši mums ir kurjeri, mums ir ēdiens, un latviešu jaunieši, kuri piepelnās. Jā, tā kā aicinām tomēr mūsu skatītājus, kuri dzīvo pilsētās, kur ir šis Volt un Bolt pakalpojums, izvēlamies tomēr varbūt paši aiziet pakaļ. Tas nāks par labu veselībai. Ir silts laiks un varbūt arī ēst uz vietas un baudīt šo te maltītes ieturēšanu. Bet es domāju, ka mums šī joma ir jāsakārto. Mums ir jāsakārto šie kurjeri, mums ir jānāk ar saviem priekšlikumiem. Jā. Tā kā Elīna, es domāju, ka šis iespējams ir uz mums, lai mēs sakārtot un tomēr arī diemžēl atkal virzītos uz Igaunijas un Lietuvas pusi, bet es ceru, ka būs tā viena diena, ka mēs būsim tie, kas spēr tos pirmos soļus un viņi skatās no mums. Tas ir šīs nedēļas aktuālākie jautājumi, mēs esam apskatījuši. Un laiks ir mūsu kārtējam izaicinājumam. Ausi, vai tev ir kaut kas padomā? Vai man ir kas padomā? Tā tad man ir padomā tas, un šo tu pat varētu izstāstīt. Tev ir jānokomentē Latvijas un Austrijas vakardienas spēle. Kā tu vērtē? Kā Latvija nospēlēja, ko varēja labāk? Godīgi sakot, man tā spēle nepatika. Bet es saprotu, ka tā ir pārbaudas spēle un nav ko iespringt. Arēna bija izpirkta. Cilvēkiem tad laikam tomēr interesēja. Bet, protams, kas mums stāvēja vārtos? Droši vien jau būtu lielisks. Es nezinu. Tātad, ja es kādreiz izdomāšu gadījumā uz hokeju likt likmes dzīvē, tad es noteikti neprasīšu Elīnai viedokli saistībā ar hokeju. Un paldies, ka skatījāties. Latviju latviešiem ar mani kā vienmēr bija Elīna un Ausis Stankevits. Tiekās!